Sveicināti laiks raidījumam Skats no Ventspils notikumi cilvēku viedokļi. Studijā Anna Gegere. Šodien raidījumā stāstīsim, kā Zinātnes centrs Vīdzjums svinēja savu 3 gadu jubileju un kādas izmaiņas gaidāms ūdens patēriņu uzskaits kārtībā daudzdzīvokļu mājās. Tā kā šis ir mūsu pirmais raidījums pēc garajām brīvdienām, sāksim ar sižetu par to, kā Ventspilī svinēja vasaras saulgriežus. Nosvinēta gada garākā diena un īsākā nakts. Daļa Latvijas iedzīvotājs svin gan Jāņus, gan astronomisko saulgriežus, un arī Ventspils muzejs sadarbībā ar Ventspils kultūras centru aicināja uz saulgriežu svinībām pirms tiem Jāņiem, kas ierakstīti kalendārā. Svētkos piedalījās vairāki kultūras centra kolektīvi – Ventspils teātris, Strautuguns, Liedaks, Kurzeme, Senkurzeme, jauktie kori Kaiba un Līvzeme, folkloras kopa Laipa, dziesmu ansamblis Ventiņi, bet tautas lietišķās mākslas studija Vīkale aicināja iemācīties sieras iešanu, vainagu pīšanu un pat lāpu darbnīcu. Muzeja teritorijā darbojas arī tirdziņš. 9 vakarā notika kopkoncerts pie muzeja Veidzernavām ar saimes galdu, apdziedāšanos un dejām. Ventspilī ļaudis šos saulgriežus ir iecienījuši. Kādreiz visi tika aicināti uz vasaras saulgriežiem Dzirnavu laukumā, bet jau 2. gadu saulgrieži notiek pie Jūras brīvdabas muzejā, kas noslēdzas ar gājienu uz jūru un uguns iedegšanu jūras krastā. Jāņu guns taka līdz saulrietam, tā nodēvēta šī jaunā tradīcija. Protams, jūnija 2. puses laikapstākļus pilnībā paredzēt nav iespējams, bet pie ugunskura jūras krastā pabūt – tā ir īpaša sajūta. Nevelti pasākums ilga līdz pat pusnaktī. Vēl vakarā sajūtas radīja mūzikas apvienības gan sniegums. Apvienojot senās Jāņu dziesmas ar ambientās elektronikas skaņām. Ieeja pasākumos šajā dienā Ventspilī bez maksas. Daudzu gadu garumā daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem bija regulāri jāveic ūdens skaitītāju verificēšana savos dzīvokļos. Tas nozīmēja, sekot līdzi termiņiem, pasūtīt pārbaudi, maksāt. Ja to neizdarīja laikus, skaitītāja rādījumi vairs netika ņemti vērā, un ūdens patēriņš konkrētajā dzīvoklī tika aprēķināts balstoties uz kopējās mājas patēriņu, kas bieži vien izrādījās finansiāli neizdevīgāk. Tagad tas ir mainījies. No šī gada 1. jūnija atkārtota skaitītāju verificēšana vairs nav nepieciešama. Šādu lēmumu pieņēmusi valdība, veicot attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos. Tas nozīmē, ja skaitītāji darbojās korekti, tos drīkst turpināt lietot arī pēc to verificēšanas termiņa beigām. Iedzīvotāji šobrīd var lietot arī šos skaitītājus pēc verifikācijas termiņa beigām. Un šāda kārtība būs spēkā līdz brīdim, kamēr māja pieņems lēmumu par noteikta veida skaitītāju uzstādīšanu visā mājā vienoti. Līdz 2027. gada 1. janvārim visām daudzdzīvokļu mājām jāpieņem kolektīvs lēmums par pāreju uz vienotu ūdens patēriņu uzskaites sistēmu. Proti, visā mājā jābūt vienāda tipa skaitītājiem ar vienādām tehniskajām īpašībām un vienotu uzstādīšanas kārtību. Kad šāds lēmums būs pieņemts, esošie skaitītāji tiks nomainīti pret jauniem, kas atbildīs kopējām prasībām. No šī brīža individuālā verificēšana vairs nebūs nepieciešama. Skaitītāji būs jāmaina tikai pēc to lietošanas termiņa, kāds norādīts ražotāja instrukcijā, bet ne retāk kā reizi 10 gados. Jau šobrīd Ventspilī ir daudzdzīvokļu mājas, kurās darbojās vienotā ūdens patēriņu uzskaites sistēma. Tajās uzstādīti mūsdienīgi skaitītāji ar attālinātās nolasīšanas funkciju. Tā tendence ir tāda, ka tās daudzdzīvokļu mājas, viņas vēl lēnām vienalga pāriet uz tām attālinātajām sistēmām, uz to vienoto. Un šobrīd vienkārši sanāk tā, ka tās mājas, kas vēl iespējams lems līdz tam 27. gadam, manā ieskatā, ka tur pēc pieredzes, ka iespējams, ka varētu augt tos ūdens patēriņa starpības.
Svarīgi atcerēties, kamēr mājā vēl nav ieviesta vienotā sistēma, individuālo skaitītāju rādījumi ir jāturpina iesniegt kā līdz šim, neatkarīgi no tā, vai skaitītājs ir verificēts vai nav. Tā ir visu dzīvokļu īpašnieku atbildība. To var izdarīt elektroniski klientu portālā klientiem.udeka.lv vai iemetot rēķina pasaknīti ar aktuāliem rādījumiem pārvaldnieki ierīkotajā paskastītē. Tā melodijas pareiza skaļāk. Kur tad tas gēlī? Jā! Savu 3. dzimšanas dienu Vēncpils zinātnes centrs Vīzium atzīmēja, rīkojot ģimenes dienu. Tajā tika aicināti piedalīties visi interesanti, gan ģimenes, gan draugu kompānijas. Apmeklētājiem bija iespēja piedalīties aizraujošās komandu sacensībās. Vējš mūs nesaudzē, visu laiku pūš, bet tas neatur ģimenes piedalīties ģimeņu dienā. Mums kopējais ģimeņu skaits ir 35 komandas un aktīvi norisinās dažādas spēles, gan prātam dažādi uzdevumi, gan ķermenim parādam visu spēku, kas mums ir. Kopumā bija sagatavoti 15 dažādi kontrolpunkti, gan zinātniski, gan izklaidējoši, kurus dalībnieki varēja iziet 2 stundu laikā. Uzdevumi bija izvietoti gan Vīzium iekštelpās, gan tā ārpusē, un tos varēja pildīt nesteidzīgi, baudot pašu procesu. Ņemot vērā to, ka šī ģimeņu diena, šīs sacensības norisinās par godu Vīzium 3. jubilejai, ir arī uzdevums, kur chronoloģiskā secībā ir jāsaliek attēli ar mūsu pasākumiem, kas ir noritējuši Vīziumā šo 3 gadu laikā. Vīzium 1. dzimšanas dienas, Vīzium 1. ne. Ir jāmet pa stabiem un jāgāž kolbas, kā arī te iekšpusē mums ir ar fiziku dažādi uzdevumi saistīti, ir aktīvā grīda, izmantojam tehnoloģijas, arī pašā augšā Vīzium skatu platformā mums ir viens uzdevums, kur ģimenēm ir jākāp augšā un jāpild dažādi uzdevumi. Viena no aktivitātēm bija robota vadīšana īpašā trasē, cenšoties nepieskarties melnajai līnijai. Katrs pieskāriens nozīmē -1 punktu. Tāpat bija pieejams tādas atrakcijas kā zookāroke, melu detektors un uzdevums, kur ar vienu roku vajadzēja salikt elektronisku schēmu, pārbaudot gan veiklību, gan domāšanu. Skaitām 3 pa, 4 pa, 15. Nemazāk interesants bija ožas tests. Komandām vajadzēja salīdzināt laboratoriski radītas smaržas ar reāliem priekšmetiem un atrast pareizo atbilstību. Kā atzina dalībnieki, tas nebija viegls uzdevums. Jums viņas ir jāsmaržo un jums ir jāliek klāt tās pasmaržo. Ja? Kas tas ir? Un tev ir jāsaprot, jāpadomā, kas tas varētu būt. Un to, kas tas ir, to tu liksi klāt. Mamu, šitas smaržo pēc nagu lakas. Jā. Terasē notika veiklības sacensības, kurā vajadzēja trapīt ar bumbiņām metāla rāmī. Pasākumā kopumā piedalījās 35 komandas. 3 veiksmīgākās, kas ieguva visvairāk punktu, tika balvotas ar balvām. Vēncpilī Galiņciem bibliotēkā rit spraigas sarunas. Kurzemnieki ir ļoti gaidījuši gleznotāju, mākslas vēsturnieku, vairāku grāmatu autoru un Rundāls pils dvēseli Imantu Lansmani. Sarunas gaitā daloties pārdomās arī par ģeopolitisko situāciju, Imants Lansmans atgādināja, ka Latvijas okupācija 1940. gada 17. jūnijā notika visos līmeņos – politiski, militāri un ideoloģiski. Bet tikai atceroties un mācoties no vēstures, Latvija var šīs kļūdas neatkārtot. Jāatcerās, ka tas nekad nedrīkst notikt, un pirmkārt tas nedrīkst notikt galvās. Jo es nedomāju, ka tagad varētu jebkad tas atkārtoties un ka Krievu tanki varētu ienākt Latvijā, bet cilvēkiem jābūt pašiem ir pilniem spēka cīnīties par sevi un jau iepriekš nevis domāt, ka Krievija liela, mēs esam maziņi, mēs pacelsim rokas. Nē, nekam, ka cīnīties līdz pēdējiem. Un galvenais, ka šī cīņa nav jau tādā militārā veidā, tā ir apziņas veidā. Un ja katrs cilvēks piestrādā pie sevis un no sevis izspiež maksimumu, tad arī nācija kļūst par kaut kādu nozīmīgu un stabilu kopumu. Šomēnes Imants Lansmans bija ļoti gaidīts Vēncpilī. Startautiskajā rakstnieku un tulkotāju mājā bija rezervēts 2 nedēļas Vēncpils pilsētas izcilības stipendiju laureātiem Imantam Lansmanim un Laurai Lansmanai. Tomēr plāni mainījās. Diemžēl veselības problēmu dēļ un lielā noslogojuma dēļ Imants Lansmaņkungs nevarēs šobrīd uzturēt. Bet jūs jau bijat sagatavojušies, ja? Jā, mums ir brīvas sistēmas, un mēs jau tikai ļoti cerējām, bet katrā ziņā mēs saprotam, ka veselība ir svarīgāka, bet mēs ļoti ceram, ka varbūt nākamgad. Ar Vēncpili Imantam Lansmanim saistās īpašas atmiņas. Pirms 61 gada viņš kā jauns mākslas akadēmijas students Vēncpils ostā gleznoja savu diplomu darbu. Es vienmēr ar šo rakstnieku mājas skatījos
ar tādu prieku un domāju, ka tā ir brīnišķīga, pirmkārt ļoti skaista māja, ar pavisam brīnišķīgu krāsni, un ka viņā droši vien kaut ko rakstīt, ir jābūt tādai īpašai baudē. Man ļoti patīk osti, man patīk tie kuģīši, kā viņi tur slīdēja, tā dīvaina gaiša pelēkā gaisma. Un es tiešām to prieku darīju, jo, protams, ka tajā laikā jau obligāti bija doties uz kaut kādu industriālu objektu un attēlot kaut ko tādu no sociālistiskā darba dunas. Bet šajā gadījumā tas bija patīkami, jo tā vide un viss un tālāk jūrmala aiziet uz priedēm vakarā. Un viss tā atmosfēra man toreiz Ventspilī ārkārtīgi patika. Tik daudz cilvēku, kā šajā jūnija pēcpusdienā ne uz vienu pasākumu Ventspils Galiņciem bibliotēka vēl nebija piedzīvojusi. Pirms pusotra gada atklātā bibliotēka ir daudzfunkcionāls centrs, kas specializējas literatūras, rakstniecības, kultūras mantojuma saglabāšanā, veidojot visdažādākos projektus, tostarp sadarbībā ar Ventspils starptautisko rakstnieku un tulkotāju māju. Tas šodienai viss. Es jums atvedos, tiksimies rīt 5:00 vakarā kanālā RTV. Arī šovasar 6-gadniekiem un 1.–5. klašu skolēniem būs lieliski iespēja pavadīt laiku Ventspils zinātnes centra vīzijuma vasaras nometnē Tehno-Eko Steam gudrinieks, kura katru dienu tiks piedāvāts dažādas radošas un izzinošas aktivitātes. Nodarbībās skolotāji radoši apspēlēs dienas tēmu, aicinot darboties ar datoru, planšetēm, robotiem, LEGO materiāliem, veikt eksperimentus, strādāt digitālajā un 3D mākslā, veidot animācijas un digitālo skaņu. Tāpat skolēni iesaistīsies dažādās aktivitātēs, apmeklēs ekspozīcijas zāli, kustēsies, sacentīsies, sadarbosies pāros un grupās, improvizēs tēlos un tam līdzīgi. Nometnes ietvaros tiks piedāvāts arī nodarbības Ventspils bibliotēkā Amatu mājā, Pie jūras brīvdabas muzejā un citvieta. Tiks organizēta ziedoņa klases nodarbība, tikšanās ar kinologiem un valsts policijas runci Rūdi. Būs arī vizīte robežsardzē un muitā, kā arī balonu darbnīca un citas aktivitātes, lai nometnē pavadītais laiks būtu izcinoši, jēgpilns un pozitīvām emocijām piepildīts. Nometne norisināsies jūlijā un augustā. Interesantiem ir iespēja pieteikties arī uz atsevišķām nometnes dienām. Plašāka informācija un pieteikšanās pieejama Vīzijuma mājaslapā www.vizijum.lv.